Labrīt, draudze! Labrīt! Prieks jūs redzēt šajā rītā. Šodien mēs esam ieradušies uz vēl vienu īpašu dievkalpojumu, kurā domāsim par nākamo bausli. Es mudinu izmantojiet dievkalpojuma pirmo daļu, lai, ja jūs vēl neesat savas sirdis sakārtojuši, tad dariet to tagad. Lūdziet Dievu, dziediet viņam, lūdziet, lai viņš palīdz jums arī sagatavoties tam brīdim, kad mēs dzirdēsim no vārda, lai varam uzņemt to mācību, saprast, ka tā ir praktiski arī mums šodien, katram, nevis tikai dažiem. Un lai Dievs arī iepriecina mūs. Un, draudze, atceramies, kad mēs te neesam tikai, lai izpildītu formālus rituālus, ja, atnākt uz baznīcu, nodziedāt kādas dziesmas un sēdēt, kamēr mācītājs runā. Nē, bet mēs šeit esam tāpēc, ka mums ir tēvs, kurš mūs mīl. Viņš grib dzīves attiecības ar mums. Dzīves attiecības. Un tāpēc, kā jums ar bērniem, es domāju, ka diez vai kādam ir tā, kad mans mīļais bērns, es tevi gribu satikt tikai 5:36, 9:18 un 5 no rīta. Nē, tā nav parasti, vai ne? Jūs dzīvojat dzīvi kopā, viņi ir mainīgi, viņi ir dinamiski, tur ir mīlestība, tur ir tuvāk tālāk posma. Un dzīve mums ar Dievu arī ir dinamiska. Un Dievs grib, lai mēs tuvojamies viņam, lai tā būtu piepildīta. Ja, un draudze, tas ir kāpēc arī mēs nākam kopā, lai tuvotos Dievam, lai pielūgtu viņu, pagodinātu viņu kā vienīgo labo Dievu un visaugstāko par visiem. Darīsim to šodien. Un, lai tas būtu ar priecīgu sirdi, ar patiesu sirdi, tad lūksim Dievu, lai gars piepilda šo laiku kopā. Draudzē, piecelsimies kājās uz šo pirmo lūkšanu un lūksim. Paldies Tev, labais, mūžīgais Tēvs, ka Tu esi redzējis par labu radīt šo pasauli, radīt mūs. Un kaut arī mēs, kā cilvēki, esam sacēlušies pret Tevi, ka Tu neatmeti ar roku, bet turpināji tiekties pēc mums, pēc mūsu sirds. Un Tu dod mums iespēju būt sadraudzībā, mūžīgā dzīvībā ar Tevi. Lūdzu, šajā rītā atbrīvo mūs no visām nastām, no visas tā liekā, no tiem ērkšķiem, no tiem akmeņiem, kas mūs paklupina, kas neļauj mums skatu vērst uz Tevi. Es lūdzu, piedod visu tumsu, visu grēku, kas ir skāris mūsu sirds, ka mēs varētu būt atvērti Tev, ka mēs varētu ar patiesu prieku un patiesu pielūgsmu Tev dziedāt šodien, Kungs Dievs. Ka tās lūkšanas mēs varētu raidīt Tavā virzienā ar ticību un cerību, Kungs Dievs. Un es lūdzu, ka pēc brīža, kad mēs klausīsimies Tavu vārdu, ka Tu runā uz mums un maini mūsu sirdis. Un mēs būtu patiesi atsaucīgi Tavam vārdam un būtu taustāmas izmaiņas mūsu ikdienā un mūsu draudzē, mūsu pilsētā. Svētī šo dievkalpojumu, Kungs Dievs. Piepildi mūs ar savu svēto garu, es lūdzu, lai tas ir Tev par godu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Kājās arī palikuši varam turpināt dziedāt un pielūgt un slavēt mūsu Kungu kopīgi. Pielūgšu Tevi no visas sirds.
visu godu tev vien pienesu, tikai tevi vēlos pielūgt, tikai tu šis slavas cienīgs, visu slavu tev vien dodu, visu godu tev vien pienesu, tikai tevi vēlos pielūgt, tikai tu šis slavas cienīgs. Nāc tuvāk man par vārdiem vēl, lai man sirds to jūt. Kungs uzlūko, lai nešaubos, un vēlu sakot tev, nāc tuvāk man par vārdiem vēl, lai man sirds to jūt. Kungs uzlūko, lai nešaubos, un vēlu sakot, nāc tuvāk man. Nāc tuvāk man par vārdiem vēl, lai man sirds to jūt. Kungs uzlūko, lai nešaubos, un vēlu sakot tev, dzied to kā lūkšana Dievam. Nāc tuvāk. Nāc tuvāk man par vārdiem vēl, lai man sirds to jūt. Kungs uzlūko, lai nešaubos, vēl sakot tev. Ar tevi esmu baltāks kā sniegs, kas sārtāks kā purpurs, par ēnu tad kļūst. Bez tevis būtu akls mans Dievs, tad rādi man ceļu, ceļu pie tevis, Kungs. Debes Tēvs, tiešām es lūdzu, Tēvs, ka mēs varam šodien Tev tuvoties, Kungs, un palīdz Dievs nestīties uz sevi, Kungs, vai savām sajūtām, Tēvs, vai uz to, kam mēs ejam cauri, Dievs, bet atgādini, Dievs, mums par sevi, Kungs, par savu patiesību. Jēzus, ko Tu esi mūsu dēļ izdarījis, Kungs, un palīdz šorīt skatīties uz Tevi, Kungs, un slavēt Tevi par to, kāds Tu esi, Dievs.
lai tiešām tu ej vairumā, Tēvs, un mēs ejam mazumā. Amen. Visi redz tevi.
jo tu kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Piecelsimies kājās, draudze, un lasīsim Dieva vārdu. Atveriet savus bībeles, tie, kas esat paņēmuši līdzi uz 11. salmu. Droši atšķiriet uz 11. salmu un lasīsim tad kopā. Es tveros pie sava kunga. Kā tad jūs sakāt uz mani? Laidies savos kalnos līdzīgi putnam. Jo redzi, tur ir bezdievīgie. Viņi uzvelk savu stopu, liek savu bultu uz auklas, lai tumsā to izšautu uz tiem, kas skaidri savās sirdīs. Kad pamati grūst, ko darīs taisnais? Tas kungs ir savā svētajā namā. Tam kungam debesīs ir goda krēsls. Viņa acis raugās uz zemi. Viņa skati pārbauda cilvēku bērnus. Tas kungs pārbauda taisno un bezdievīgo, bet viņa dvēsele ienīst to, kas dara varas darbus. Pār bezdievīgajiem viņš liek līt ugunī un sēram, svelmaina vētra būs viņu daļa. Jo tas kungs ir taisns, viņš mīl taisnību, taisnie skatīs viņa vaigu. Āmen, tas ir tā kunga vārds. Un, draudze, es gribu jums atgādināt, jo, ziniet, viss Dieva vārds norāda uz Kristu. Un kā šī vieta norāda uz Jēzu? Jūs ziniet, kur ir atrodama taisnība, lai jūs būtu pieskaitāmi taisno pulkā. Nevis caur jūsu darbiem. Jūs to neviens nevarat sasniegt. Bet caur Jēzu Kristu. Ka viņš piedod jums jūsu grēkus. Un viņa nāves, viņa upura dēļ, un viņa augšām celšanās un uzvaras dēļ, jūs varat tikt pieskaitīti. Un lielākā daļa esat pieskaitīti pie taisnajiem tagad. Es aicinu noliekt galvas un lūksim par mūsu draudzi. Tēvs, paldies Tev par Tavu vārdu, kur mēs varējām lasīt. Paldies, ka Tu neesi vienaldzīgs uz ļaunumu, kas notiek pasaulē. Paldies, ka Tu esi Dievs, kurš Tu esi gaisma un Tavi sekotāji ir gaisma. Paldies, ka Tu rūpējies par to, kurš cieš, kuram grūti klājās, un Tu aicini ikvienu tādu nākt pie Tevis saukt palīgā. Un paldies, Tēvs, arī, ka mūsu netaisnību Tu gribi risināt, nevis atstāji to, kāda tā ir. Un es lūdzu palīdzi mums ikvienam savu netaisnību atrisināt ar Tavu evaņģēliju, nevis ar iznīcību, kungs Dievs. Tiešām, ka mēs varētu nožēlot ik viens savus grēkus un uzticēt savu dzīvi Tev, sekot Jēzu Tev. Es lūdzu ieliec to ik vienas sirdī šeit, īpaši to cilvēku sirdī, kas Tev nepazīsta vēl. Un es lūdzu, Tēvs, par to, ka Tu mūsu draudzi veido ar vien vairāk tādu, kas ir vērst uz Tevi, uz Tavu taisnību, uz Tavu godu, uz sekošanu Tev, uz Tavu vārda pasludināšanu šajā pasaulē, kungs Dievs. Lūdzu, piedod kādreiz mūsu kūtrumu, mūsu slinkumu, kas parādās. Piedod arī citos brīžos esošo vienaldzību, varbūt kādreiz pragmatismu, kas valda, kurā nav gars. Piedod mūsu skriešanu Tev pa priekšu. Un rādi mums, atklāji. Palīdz mums saprast, ieraudzīt un noticēt Tavam plānam, Tavam prātam priekš mūsu Pāvila draudzes.
Es Tev lūdzu, Tēvs, dod mums arī drosmu atsaukties un īstenot to, uz ko Tu mūs aicini. Liec mūsu draudzē visiem no dažādajām paudzēm, vīriešiem, sievietēm, dažādos darbos esošajiem. Ieliec mums sirdī mīlestību uz Tevi, mīlestību uz brāļiem un māsām, mīlestību uz savu tuvāko. Ieliec mums sirdī vēlmi veidot, celt, būvēt, darboties Tavas valstības labā, nolikt savas miesas kārības pie malas un sekot Tev, veltīt visu savu dzīvi Tev. Es lūdzu, Kungs Dievs, ka Tu ar vienu lielāku vietu ieņem mūsu sirdī, mūsu vārdos, mūsu darbos. Lieto mūsu Pāvila draudzi, kas ir Tava draudz patiesībā. Lieto šo draudzi Tavam godam, gaismai šeit Liepājā, Kurzemē, Latvijā. Slūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Es koks stādīts upes malā, ar saknēm dziļi Tavā dzīvībā. Es ceru un man neslāpst vairs, ar Tevi pietiek man, Jēzu. Es koks stādīts upes malā, ar saknēm dziļi Tavā dzīvībā. Es ceru un man neslāpst vairs, ar Tevi pietiek man, Jēzu. Jo Tevi ir visi mani dzīvības avoti, es skrienu pie Tevis, jo Tu vien spēj manu sirdi atveldzēt. Jo Tevi ir visi mani dzīvības avoti, es skrienu pie Tevis, jo Tu vien spēj manu sirdi atveldzēt. Es koks stādīts upes malā, ar saknēm dziļi Tavā dzīvībā. Es ceru un man neslāpst vairs, ar Tevi pietiek man, Jēzu. Es koks stādīts upes malā, ar saknēm dziļi Tavā dzīvībā. Es ceru un man neslāpst vairs, ar Tevi pietiek man, Jēzu. Jo Tevi ir visi mani dzīvības avoti, es skrienu pie Tevis, jo Tu vien spēj manu sirdi atveldzēt. Jo Tevi ir visi mani dzīvības avoti, es skrienu pie Tevis, jo Tu vien spēj manu sirdi atveldzēt. Jo Tevi ir visi mani dzīvības avoti, es skrienu pie Tevis, jo Tu vien spēj manu sirdi atveldzēt. Jo Tevi ir visi mani dzīvības avoti, es skrienu pie Tevis, jo Tu vien spēj manu sirdi atveldzēt. Es koks stādīts upes malā, ar saknēm dziļi Tavā dzīvībā. Es ceru un man neslāpst vairs, ar Tevi pietiek man, Jēzu. Draudz, apsēdieties lūdzu, un bērniņi, nāciet jūs priekšā, un sēdienas skolotāji, nāciet priekšā.
aizlūgsim Dievu par jums un svētīsim šīs dienas nodarbībai. Tā kā droši nāciet arī, ja jūs esat viesi un jūs redzat, ka jūs esat līdzīgā vecumā kā šie bērniņi, tad droši nāciet, jūs arī varat piedalīties, ja ir vēlme. Tas viss ir labprātīgi, bet iespēja piedalīties ikvienam. Tēvs, paldies Tev par šiem bērniņiem. Paldies vēlreiz, es Tev saku paldies, Tēvs, par ģimenēm, kas ir mūsu draudzē, par ģimenēm, kas audzina šos bērniņus. Paldies par skolotājiem, kas iegulda viņos. Un es lūdzu, Kungs Dievs, svētī arī viņu nodarbību šodien, ka viņi meklētu Tevi. Es lūdzu, ka viņu sirdīs būtu kāre, tā vilkme uz Tevi. Svētais Gars dod arī mīlestību, gudrību un arī tādu izpratni par Tevi, lai viņi to varētu nodot tālāk tiem bērniņiem, kas svētī bagātīgi, un lai viņiem ir prieks, un lai tas viss ir Tev par godu, lūdzu, Jēzus vārdā. Āmen. Labrīt, kam neesmu personīgi piegājis klāt un devis sveicienu. Priecājos, ka mēs varam būt kopā. Un es aicinu, ka mēs varam kopā atvērt 2. Mūzus. Darīsim to piecēlušies, 2. Mūzes grāmatu. 20. nodaļu. Un 13. pantu nolasīsim. Un tad lūgsim Dievu. Ordināla valodā tur ir 2 vārdi, bet mēs lasām jaunajā tulkojumā vismaz nenogalini. Āmen. Lūgsim Dievu. Debes Tēvs, Tavs vārds ir dzīvs un patiess, un mēs lūdzam, ka tas tāds arī piepildās mūsu savstarpējās attiecībās. To es lūdzu Tev, Tava mīļotā dēla, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Tad šodien par 6. bausli, bet, ziniet, vēl tad maz atkāp tad viena pateicība jums, draudz, par lūkšanām, par manu meitiņu jaunāko, kas lūdzāt, zinat, par ko es runāju, ir vesela, un paldies Dievam, neko ārsti arī nekonstatēja, un skrien un aug tālāk. Un otra atkāpe, es domāju īpaši par mūziķiem šodien, un tad es domāju par to Eirovīzijas Latvijas priekšnesumu, ja kāds ir redzējis, un es domāju ļoti labi, tādu kontrastu vienkārši, kāpēc es salīdzinu. Ja? Tas ir nesalīdzināmas lietas, bet kāpēc es salīdzinu. Tie, kas esat redzējuši, es domāju, mūsu draudzē kāds pravietis ļoti labi, viņš saka, ja tauta neiet pretī kristīgajiem, tauta iet pretī pagāniskajiem. Tauta, ja? Un tajā priekšnesumā, ja es nezinu, ja jūs esat to redzējuši, varbūt vajag noskatīties kādam arī, jūs redzat, vai ne, kur tauta iet bez draudzes, un kāpēc draudzēji vajag būt. Ja? Tad, kad jūs to skatāties, tad padomājiet draudzes vērtību šeit pasaulē. Jautājums par 6. bausli varētu būt, ja mēs runājam par svētrunu, kad tu pēdējo reizi kādu nogalināji. Ļoti retorisks jautājums, un es ceru, nezinu, bet cerams, ka nekad. Bībelē pirmā slepkavība ir starp 2 brāļiem, skaudības vadīta. 1. Mūzes 4. nodaļā mēs lasām, kur Ābels nokauja savu brāli Kainu. Piedodiet, jā, ļoti paldies jums, kas lasat Bībeli, tas ir labi. Un tad drošības sajūta uzreiz ir, pat ja es kādreiz kļūdos. Un tā ir slepkavība, bet pirms tam ir pirmā nāve. Un zinat, kurš izdara pirmo nāvi?
Jā, Dievs nokauj, paldies. Mēs varētu veidot tādu, varbūt, ja jūs visi runātu skaļi ar mani, mēs varētu veidot, bet tad gari ļoti būtu. Bet labi. Dievs nokauj īstenībā nevainīgas lopiņas, dodot Ādamam un Ievai apģērbu, jebšu, un tas ir tikai tas praktiskais, ko mēs redzam, jebšu Dievs apklāja viņa grēka vainu. Tad Dievs caur šo dzīvnieku upuri jau iezīmē Kristus upuri, kas nāks. Viņš jau Bībeles sākumā parāda, būs kaut kas nāks un tā. Un šodien tad par šo 6. bausli, par slepkavību īstenībā mēs runāsim. Un tā viena lieta, mēs 3 lietas domāsim. Tā viena lieta, ko bauslis īstenībā nozīmē. Tas, ko mēs lasām, mēs nevienmēr ielasām to, kas tur ir. Tā būs viena lieta. Otra lieta, kā tas tad ietekmē mūsu to pasaules redzējumu vispār, kā tas ietekmē mūsu šajā pasaulē un šo pasauli. Un tad trešā lieta, ar ko mēs noslēgsim, ko Kristus par to saka, ko Jēzus par to saka. Ja? Tad 3 lietas, ko bauslis vispār nozīmē, šis konkrētais, kā tas ietekmē mūsu pasaules redzējumu un ko Jēzum ir par to teikt. Un ziniet, vēl tāda, pirms mēs ejam šajos 3 punktos, es domāju, pirms tu saki, varbūt, ja tu saki, zini kā, es jau nenokauju, bet tad padomā plašāk par to vārdu, padomā par abortiem šajā pasaulē, es domāju, arī mūsu vidū, padomā par neveselīgu dzīvesveidu, padomā. Vai tas dod dzīvību tavam organismam, vai tas īstenībā nokauj to organismu. Ja? Padomā par rasismu, padomā. Es domāju, aktuāla tēma paliks arvien aktuālāka Latvijā, vai ne? Tā. Padomā par pašnāvībām. Padomā par kādām savām domām, kas ir iznīcinošas otru virzienā. Ja? Tādas ir visiem, vai ne? Cerams, kad ir. Tad, ja mums nevajadzētu Jēzu, vai ne? Vīri, jūs īpaši varbūt padomājat par pornogrāfiju. Es domāju, pornogrāfijas patērēšana, viņa lēni nogalina tos cilvēkus, kas veido to saturu, īpaši tos aktierus, vai ne? Viņi lēnām iznīcina tos cilvēkus. Mēs to apmaksājam vīrieši, vai ne? Caur to, ka mēs to lietojam. Vai ne? Un īstenībā tas jautājums ir tāds, es tā viši ievedu jūs tajā, vai tiešām mēs esam visi tik šķīsti šī baušļa priekšā, vai ne? Tā. Jo sākotnēji varbūt tā varētu šķist, vai ne? Bet mazliet par bausli. Un ziniet, lai saprastu Dievu vārdu, īstenībā nepietiek, ka tu tikai to lasi. Citi saka, es lasu Bībeles, lasu Dievu vārdu. Tev par to ir jādomā. Bībele saka, kas meditē par to, kas domās karājās virs tā, ja viņš ir iekāries domās un viņš dzīvo tajā, vai ne? Un kas iedziļinās tajā. Jo tad, kad tu lasi, skaties, tad, kad tu lasi 65. gada tulkojumu, tur ir nokaut. Ja? Tur ir vārds nokaut, tev nebūs nokaut. Ja? Tad, kad tu lasi jauno tulkojumu, tur ir vārds nenogalini. Ir jau kāda nianse, ja? Tur ir kāda nianse. Bet es, ko gribu teikt, viņi abi ir mazliet neprecīzi. Tie abi vārdi neatspoguļo to, ko bauslis māca. Jo, skatieties, nokaut var arī lopiņu. Ja? Var arī nogalināt cilvēku netīšām, bez iemesla. Mēs sakam, negadījums notika, kāds nomira, ja? Kāds tika nogalināts, bet tas notika netīšām. Es pat to nebiju, man cirvim nomuka, vai ne, un viens ir beigts, vai ne? Tā, ja? Saprot? Var arī legāli kādu nogalināt. Esat par to domājuši, vai ne? Kad kādam piespriež un izpilda nāves sodu. Kad kāds tiek kādam legāli tiek atņemta dzīvība, kāds legāli tiek nogalināts, vai ne? Un tāpēc es saku, šie vārdi abos tulkojumos, diemžēl, ir mazliet neprecīzi, jo ebreju valodā īstenībā ir 2 vārdi, kas raksturo dzīvības atņemšanu. Tad šajās vecās derības oriģināla valodā ir 2 vārdi. Viens ir harag, kas ir nogalināt, un otrs ir racāh, piedodiet ebreji, ja, kas zina šo valodu labāk, noslepkavot. Un jūtat niansi jau, nogalināt un noslepkavot. Ja? Kaut kas jau mainās. Skatieties, noslepkavot var tikai cilvēku un tikai apzināti. Slepkavība ir apzināta pret cilvēku vērsta rīcība. Ja? Tā es sašaurinu to jēdzienu, mēs varētu plašāk viņu, bet es sašaurinu ļoti apzināti. Un slepkavība, mēs zinām, ir pretlikumīga, un slepkavība, mēs zinām, ir morāli greizi, mēs sakam, viņa ir morāli nepareizi. Ne? Padomā, tad, kad tu nosit odu, tu nesaki, es viņu noslepkavoju, pareizi. Tu saki, es viņu nositu, kādreiz tu lieto tik smagu vārdu, es viņu nogalināju, ja? Bet tas ir tādā, tu joko par to situāciju, vai ne?
taču viņu vai ne, tu nositi, vai ne? Vai padomā par citu situāciju, ceļa strādnieks netīšām tika nogalināts, pildot darba pienākumus. Netīšām tika nogalināts, vai ne? Nu, mēs jau nesakam, netīšām tika noslapkavots. Nu, pareizi, vai ne? Jo mēs tam vārdam uzreiz pieliekam noslapkavots, tas bija mērķiecīgi darīts. Bet netīšām tika, vai ne? Kaut kas tur notika, tur bija negadījums, vai ne? Un es mēģinu jums to valodu, vai ne, palīdzēt ieraudzīt. Un, protams, mēs varētu teikt, tie visi ir sinonīmi, tie visi varētu tikt lietot, bet īstenībā to lietas būtību izskaidro tikai viens vārds. Un kāpēc vārda nozīme vispār ir svarīga? Kāpēc tas, ko tu saki, ir svarīgi, ka otrs to saprot? Tāpēc, ka ja tas tā nenotiek, mēs sākam viens otru pārprast. Nu, ja mūsu vidū būtu pārliecināti vegāni, un kādi jūs tādi esat bijuši, paldies Dievam, es tā nejūtu kaut kādu baigu ietekmi šeit draudzē, bet kādi esat bijuši, liecināt, ka tas bija garām, bet nekas. Arī to vajag iziet kādiem cauri, vai ne? Bet ja jūs būtu, jūs mums visiem pārējiem, kas mēs ēdam gaļu vai kādus citus produktus, vai ne? Jūs mums spiestu domāt, ka šis bauslis aizliedz nokaut dzīvnieku. Jūs teiktu, kur Bībele saka, jā, kur Bībele saka, nu tā. Ja mūsu vidū būtu pārliecināti pacifisti, arī tādi sāk iezīmēties sakarā to, ka tagad armijā iesauc daudz jaunos, kaut kur parādās, ja bišķi tā tematika. Bet ko tad tu darītu? Tu atkal mēģinātu mūs visus pārliecināt, ka tu nedrīkst iesaistīties militārās struktūrās, tu nedrīkst ņemt rokās ieroci, vai ne? Un tā tālāk. Un es gribu teikt arī, tad tev pacifists, tad arī tu pašai stāvoties vai aizstāvot savu ģimeni, mīļos, vēl kādu, nedrīkstētu ņemt rokās kaut ko, ar ko tu aizstāvētu savu ģimeni. Ja? Tā bišķiņi jādomā līdzi, varbūt, kāda būtu tava dzīve. Ne? Mazliet jums pacifisti un jums vegāni, ja jūs šeit sēžat. Maz jūs esat, bet esat varbūt kādi. Ebreju Tora, jeb Pentateiks, jeb vienkāršā valodā pirmās 5 Mūzes grāmatas, ja? Tora. Tā pati Bībeles daļa, kas dod šo bausli, ja? Mēs ņemam kontekstā šo bausli šobrīd 5 grāmatās. Viņa savā saturā paredz nāves spriedumu par slepkavību. Ja? Tas bauslis ir dots kontekstā. Viņa paredz nāves spriedumu, viņa atļauj nogalināt kara apstākļos. Ja? To lasiet, ka Bībele lasiet, ja? Ieraugiet to bildi lielo vienmēr. Viņa paredz dzīvnieku upurēšanu, tātad nogalināšanu. Un galu galā, kas man ļoti patīk, viņa atļauj ēst gaļu. Un mēs varam atvērt 5. Mūzes 12.15 un kopā nolasīt. 5. Mūzes 12.15 ir ļoti skaisti vārdi tiem, kam garšo gaļa. Kad vien tev kārojas, kauj un ēd gaļu, kā kunga tava Dieva svētību, ko viņš tev devis visur, kur tu mīti. Ja? Tur varētu tālāk lasīt, bet ja? Kad vien tev kārojas, Bībelē starp citu 4 reizes, jaunajā tulkumā ir 4 reizes vārds kārojas. Dievs, acīm redzot, ir svarīgi uzlicis par esam pateikt arī kaut ko šādu no tām 4 reizēm. Ja? Un es domāju, nav nekā slikta tur tādu, vai ne? Un tā. Mēs citreiz domājam vārdu kārojas, tur ir negatīvs, bet Dievs saka, vai ne? Kad tev kārojas. Un skaties, es domāju, tādā veidā 65. gada tulkojums, kurš saka, tev nebūs nokaut, viņš izkrīt. Šajā brīdī viņš izkrīt, jo viņš aiziet pretrunā ar, ja? Tā, kauj, Dievs saka, kauj. Kad tur rakstīts, nedrīkst nokaut. Nē, Dievs saka, kauj. Tā kā, ja? Saprotat to domu, ko es gribu pateikt. Tā pirmā lieta, tas balsis runā par slepkavību. Tā ir pirmā lieta, ko es jums gribu pateikt. Otra lieta, kā tad tas ietekmē to mūsu pasaules redzējumu. Jo redziet, no tādas nepaleizas Bībeles izpratnes bieži vien tāda, varbūt neprecīzi, neveikla tulkojuma. Ne? Beigās jau veidojas arī tāda nepareiza sociāla kārtība bieži vien pat. Es domāju, mēs dzīvojam tādā kultūrā, kas arvien vairāk un varbūt pat vairāk šodien ir no sekularitātes ietekmēta nekā no kristietības. To nevar izmērīt, bet tas, tie svara kausi kaut kur mainās. Un tāda ir tā mūsdienu kultūra. Redzi, ja tu kā kristietis, tu sauc sev par kristieti, bet tu nepakļauj sevi rakstu autoritātei, un tu nevari sev pakļaut rakstu autoritātei, ja tas, ko tu lasi, tu neiedziļinies tajā vai neizproti to, ja jūs tiekat līdz tik tālu, vai ne? Tad tu automātiski kļūsti par tādu kultūras vēstnieku draudzē,
nevis par Kristus vēstnesi pasaulē. Tas notiek tad, kad tu esi pavēršs pret Dieva vārdu, pret tā izprašanu vispār, vai ne? Un kad tu to sāc tulkot, pat kā tev tas ir ērti un vēl. Tu automātiski kļūsti, tu nes kultūru šeit iekšā. Tu nedari svētību draudzē. Nelasot svētos rakstus, tu nedari svētību draudzē. Ļoti skaļi vārdi, bet domājiet par to. Īpaši vīri. Jums, ka uzticēts ir vadīt garīgi ģimeni. Ja? Domājiet par to. Kristus saka tā, viņš saka, ko tad darīt ar to sāli, kas ir nesāli. Viņš saka par vienu ticības cilvēku, kurš īsti, nav ne šis, ne tas. Viņš saka, tāds jāmet ārā. Tas ir kājām nomīdos, ne? Tas īsti nekam nedara. Ne? Skatieties, es domāju, viens no tādiem mūsdienu pasaules piemēriem, skatieties pasauli, viņi tāda mīksta, viņi ļoti tāda maiga, viņi palikusi ļoti attālināti no realitātes. Un kā vārdā mēs to redzam? Lai visi varētu būt iekļauti, lai visi labi justies, lai neviens netiktu aizskarts un tā tālāk. Ne? Bet neviens jau nav atcēlis nāvi. Tā ir tā realitāte. Tieši tāpat neviens nav atcēlis darba interviju. Tu ej uz interviju un tu piedzīvo to, ko tu piedzīvo. Vai tu esi derīgs, vai tu esi nederīgs. Ja tev 12 gadus skolā mēģina vilkt viens un dod kaut kādu tādu ilūziju, ka tu esi baigi labais un ka tu esi skaists un pūkains un gan jau būs labi un tā, un tad tu aizies uz darba interviju un tur ir dzīves realitāte. Bet mēs to pasauli gribam bišķi projicēt, kultūru gribam projicēt kā kaut ko tādu nereālu. Es domāju, mēs dzīvojam pasaulē, kurā mēs ēdam gaļu, bet mēs negribam atzīt, ka kāds mirst, lai mēs to ēstu. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā tev liekas nereāli tagad 10-gadīgam puikam iedot bisi un aiziet viņu uz mežu, lai viņš nošauj stirniņu. Tev tas liekas vispār, ko tu runā, kāpēc tas būtu jādara, vai ne? Tā. Bet ir kāds vīriešu iniciācijas ceļš, vai ne, kur arī tas ir jāpiedzīvo, kur šim bērnam jāstops ar nāvi. Un tā ir tā nereālā pasaule, kurā mēs uz tādiem steriliem altāriem upurējam bērnus, saucot to par abortu, vai ne? Kāpēc? Lai iegūtu kaut ko, lai mums būtu komforts, lai mums būtu labi. Vai ne? Un tad šajā pasaulē mēs bieži sakam, raksti, viņi tad vecmodīgi ir. Raksti īsti nesaskana to mūsdienu domu. Bet tur tā cilvēki, bet tur šitā, ko tad par mani padomās? Vai ne? Mēs pat sākam domāt, varbūt raksti jāpielāgo ir mūsdienu kultūrai vispār. Ja? Tik tālu mēs aizējam citreiz. Ko tas mums māca par Dievu vārdu? Tiklīdz mēs sagrozam Dievu vārdu, tiklīdz mēs pārprotam, tiklīdz mēs sākam interpretēt Dievu vārdu sev vērtos veidos, tas vairs nekalpo Dieva godam. Ja? Tiklīdz tu Dieva vārdu lieto tā, kas tev tas ir ērti, tas vairs nekalpo Dieva godam. Tas īstenībā nekam nekalpo. Tas vairs nekalpo viņa valstības celšanai, bet tu sāc kaut kādā veidā apkārtēju kultūru mīlēt. Un kāpēc es pieminēju pacifistus, kāpēc es pieminēju vegānus? Es domāju, tieši tāpat ar pacifistiem ir, kas saka, viņi saka, nāvessods ir nehumāns. Raksti nesaka nenokauj. Nē, jā. Raksts saka, tu nedrīkst veikt slepkavību, nenoslepkavo. Šodien cilvēki, es domāju, tā tematika ir ļoti aktuāla. Šodien cilvēki jautā, drīkst iet karā vai nedrīkst. Un kamēr tu te sēdi tādos miera apstākļos, tu jau vari diskutēt par to. Viņa ļoti relatīva diskusija. Vajag iet aizstāvēt valsti vai nevajag? Vai ne? Tur taču būs jānogalina, mēs sakam tādu argumentu. Bet visas 5 Mūzes grāmatas, viņas min, ka tiem, kas ir paveikuši slepkavību, tiem ir jāmirst. Un Bībeles gaismā pastāv šis nāvessods. Un es nesaku, tu vari nostāties vienā vai otrā pusē, tas ir ok. Tā ir tava izvēle. Bet tu nedrīksti lietot 6. bausli par piemēru tam, vai ir nāvessods attaisnojums vai nav. Tas nedara, tas nav arguments. Tā tas nedarbojas. Tur svētie raksti nedarbojas tādā veidā. Tāpat, ja tu gribi aizstāvēt pacifismu, ne? Kas ir pacifists cilvēks, kurš saka, ka nogalināt vai kādu citādi darīt slikti, ka tam nav nekāda morāla attaisnojuma, ka tas viss ir nepareizi, vai ne? Ka tam nav nekādas, vardarbībai nav nekāda pamatojuma. Bet vai tas pacifists tiešām viņš tā teiks, kad viņa mājā ienāks viens Abduls noziedznieks
kurš sāk slepkavot viņa ģimeni. Vai tad vienšām viņš tur stāvēs mierā un teiks, šitas ir morāli nepareizi, ko tu dari tagad. Es šaubos. Es domāju, tur ieslēgsies instinkts. Sāks aizstāvēt savu ģimeni. Un es saku, tādā miera stāvoklī tu jau vari tur diskutēt un skaists pūkains ainas uzburt, bet tu nesaki, ka tas nav morāli atļauts, jo 6. bauslis par to nerunā. Tu nevari 6. bausli lietot, lai aizstāvētu pacifismu ideju, vai ne? Jo tādā veidā, es domāju, drīzāk tas pacifists ir jāatzīst par morāli netaisnu, ja viņš lieto to 6. bausli kā argumentu tam. Un tagad padomājiet, kā mēs lietojam Dieva vārdu un kā mēs lietojam Dieva vārdu. Un padomājiet par 3. bausli. Tev nebūs tā kungs savu Dievu vārdu nelietīgi valkāt, jo tas kungs neatstās nesodīt, kas viņa vārdu nelietīgi valgā. Un tā nav runa tikai par zaimojošu Dievu vārdu lietošanu, varbūt tukšu Dievu vārdu piesaukšanu, ko mēs kādreiz paņemam ļoti tādā svētdienas skolas līmenī. Tad, kad tu nesaproti, tad, kad tu pārproti, tad, kad tu interpretē rakstus pēc savas gribas, tu pārkāp 3. bausli, tu nelietīgi lieto Dievu vārdu. Tad tā otra lieta, ko 6. bauslis īstenībā mums māca, ka mums jābūt uzmanīgiem, izprast Dievu vārdu. Mums jābūt uzmanīgi iedziļināties tajā, ka nepietiek ar to, ka tu tikai lasi, ka tev ir jādomā par to, ka tev ir jāmeklē tur patiesība. Un tad tā 3. lieta, ko tad Jēzus par to saka? Un atcerieties, visi 9 baušļi, izņemot vienu. Jaunajā derībā atkārtojas un spēkā esoši. Izņemot par sabata svētīšanu, ja jūs atceraties. Un arī šeit par 6. bausli Jēzum ir ko teikt, jo līdz Kristus vārdiem, es domāju, mēs to 6. bausli mēs lasam, un mēs varētu teikt, tas jau tas vienkāršākais no visiem. Viņi īstenībā visvieglāk izpildīt. Un es taču neesmu nevienu nogalinājis vai noslapkavojis. Jo es domāju, mūsu vidū ir laulības pārkāpēji, mūsu vidū ir meļi, mūsu vidū ir elku pielūdzēji. Un es domāju, nav neviens tāds fizisks slepkavs. Tā. Bet tad, kad mēs klausāmies Jēzus vārdus, tā gluži nav. Atveriet sakām vārdus, jeb Salamana pamācības 4. nodaļa. 4. nodaļa, 23. pants. Ko Salamans par to saka? Ja? Sakām vārdi, jeb Salamana pamācības 4. nodaļa, 23. pants. Vairāk par visu sargi savu, ko? Sirdi. Un kāpēc? Jo no turienes rosās dzīvība, jeb izver dzīvība, jeb nāk dzīvība. Citiem vārdiem sakot, padomēt par to, citiem vārdiem sakot, tava sirds nosaka tavas dzīves virzienu. Ja? Tava sirds nosaka tavas dzīves virzienu. Tikai nepārprotiet, tas nav, ko es saku mūsdienu kontekstā, kur seko savai sirdī. Ja? Es tūlīt izskaidrošu. Skaties, tas, ko Salamans pasaka, viņš saka, neesi pārsteigts par to, ka tu savā dzīvē attopies bedrē. Jo tu tur nonāci, tāpēc, ka tu ļāvi savai sirdī sevi tur aizvest. Mēs varētu arī labā virzienā šobrīd neesi pārsteigts savā dzīvē, ka tu iegūsti kaut ko skaistu, kā Dieva svētību, jo tavs sirds tevi tur aizveda, jo tu to pakļāvi Kristus garam. Bet lielākoties mēs esam pārsteigti, kā es te nonācu, kā es te gadījos. Neesi pārsteigts. Salamans saka, neesi pārsteigts. Tavs sirds tevi tur aizved. Vēl vienkāršāk pateikšu. Sekas tavā dzīvē parāda to, kas tavā sirdī jau ir rosījies labu laiku. Sekas, ar kurām tu sastopies savā dzīvē, parāda tikai to, ar ko tu jau ilgi savā sirdī darbojies. Kam tu ļauj tur būt. Un tāpēc Jēzus saka, pirms tu kādu fiziski noslapkavo, tu jau to izdari sirdī. Tas sākas ar sirdi. Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa.
Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa. Divdesmit pirmais un 22. pants. Ko tad Jēzus saka? Jūs esat dzirdējuši, ka tēviem ir sacīts, un tā viens vārds, ko mēs lasījām no Baušas, nenogalina. Ja? Tas ir citāts, nenogalina. Un tad viņš pieliek, un kas nogalina, tas nododams tiesai. Bet es jums saku, un tas ir, ko Jēzus saka par šo bausli, par šo bausli. Viņš saka, ik viens, kas uz savu brāli dusmojas, viņš tādu kāpinājumu tur taisīs, ja? Ik viens, kas uz savu brāli dusmojas, nododams tiesai. Ik viens, kas uz savu brāli saka nejēga, nododams sinedrijam, jeb tajā ebreju garīgajai tiesai. Bet kas uz savu brāli saka stulbais bez dieva, mēs par to vārdu domāsim tūlīt, tas nododams ēles ugunīs. Ja, tur tāds kāpinājums no tiesas uz lokālu ebreju tiesu, vispār uz ēles uguniem. Es domāju, šo nav viegli saprast īstenībā. Un es domāju, tajā laikā to arī nebija viegli saprast. Ja mēs vēl saprotam par tām dusmām, labi, man nevajag dusmoties. Tur Jēzus viss ir skaidrs. Tad es domāju, ir ļoti, ļoti grūti saprast, kāpēc ir tik neadekvāts sots. Ēles uguns, ja, ir tas sots par to, ka tu saki stulbais bezdievs. Un es nezinu, kur latviešu tulkojumā parādās šis vārds bezdievs, jo citos tulkojumos ir ļoti viegls vārds, kas saka muļķis. Tāds pamuļķis, tāds āksts, ambāls. Kaut kas tur ļoti viegls tas vārds īstenībā ir. Ļoti viegli. Tas vārds tur nav, un es nezinu, kur tas bezdievs te parādās latviešu valodā, bet tur, ne? Un es domāju, tā laika cilvēki, viņi klausījās, es domāju, ka viņi pasmiekņā. Viņi teica, ko tu, Jēzu, runā vispār? Ko tu runā? Es taču tāpat vien viņu tur tā nosaucu, ne? Tu taču pārspīlē. Un tas jautājums paliek īstenībā, kāpēc tāds nieks ir tik smagi sodāms? Vecajā derībā ir notikums, kurš mums palīdz to saprast. Tur ir Izraēla tauta tūkstnesī, tās pašas 5 Mūzes grāmatas. Viņi ir izslāpuši pēc ūdens, viņi kurnu savu vadītāju Mūzu. Viņi tā pārfrāzēt, viņi saka, tu esi īstenībā ļauns pret mums, tu esi nekompetents vadītājs. Un tad īsi pirms ieiešanas apsolītā zemē ir šis otrais pārbaudījums, šis pārbaudījums ar ūdens trūkumu. Un pasakot līdzi, pirmajā reizē Dievs saka, lai Mūzes ņem spieķi, ja, un sit pa klinti, un tad būs ūdens. Ja? Un viņi tur iegūst ūdeni. Šajā reizē Dievs saka, ņem spieķi, bet uz klinti runā, tad būs ūdens. Ja? Tev nekas ar to spieķi nav jādara, tev vienkārši jābūt tur ar to spieķi. Es nezinu, kāpēc Dievs to lika. Un Mūzes, domājiet par to, Mūzes paklausībā Dievam, mēs tūlīt lasīsim to vien. Mūzes paklausībā Dievam, viņš sasauc visu to sapulci, visu to tautu pie klints, tur ir Ārons blakus, un viņš dusmās pret tautu, viņš sit klinti 2 reizes, un klausieties, ko viņš saka, kas ir tie vārdi. Viņš saka, klausieties, jūs dumpinieki. Tas ir, ko Mūzes saka tautai. Tā ir viena lieta, ko viņš saka. Viņš saka, vai lai no šīs klints mēs jums, un viņš norāda uz sevi un Āronu, mēs jums iegūstam ūdeni? Un tālāk seko ūdens, bet tālāk seko arī kaut kāds neizprotams Dieva sots, ko mēs lasām, mēs īsti nesaprotam. Mūzes neieies apsolītajā zemē. Viņš 40 gadus ir vedis tautu, tā ir nepateicīga tauta, tā ir smaga tauta. Viņš ir vedis viņus pa tūkstnesi. Viņš ventās reizes ir gribējis atstāt to pienākumu. Un Dievs saka, zini kā, tu neieies. Un tā virspusē lasot, mums varētu šķist, ka Mūzes bija nepaklausīgs, jo viņš izmantoja spieķi, viņš izmantoja zīzli. Tas ir tas virspusējs, ko mēs ielasām. Tas, ka viņš sit pa klinti, nevis runājas to. Mēs atveram kopā 4. Mūzes 20. nodaļu. Izlasām to stāstu. 4. Mūzes 20. nodaļa.
2. pants, un pēc tam pārlaksim uz 6. pantu. Sapulcē nebija ūdens, vai tautai nebija ūdens, un viņi sacēlās pret Mūzu un Āronu. Skatieties, 6. pantā. Tad Mūzes un Ārons no sapulces aizgāja pie saiešanas telts durvīm, tad viņi gāja Dievu tūmā, viņi krita uz savu vaigu, viņi saprata, ka cilvēcīgi viņi nevar to atrisināt. Viņi krita uz savu vaigu, un tiem parādījās kunga godība. Okay, Dievs atsaucās. Un kungs sacīja Mūzum, ņem spieķi, interesanti, ja? Sasauc sapulci, tu un tavs brālis Ārons, un runājiet, tā ir redzot, tad sapulcē redzot uz klinti, tad tā dos ūdeni. Tā tu iegūsi viņiem ūdeni no klints un padzirdīsi visu sapulci un tās ganāmpulkus. Un Mūzes ņēma spieķi, viņš ir paklausīgs, kas bija stāvējis kungu priekšā, ja iekšā vissvētākajā vietā, tas mūžīgi zaļojošais, vai ne, Ārons spieķis, kā kungs bija pavēlējis. Un Mūzes un Ārons sapulcināja visu sapulces klints priekšā, un arī viņi paklausa Dievam, viņi turpina paklausības aktu Dievam, un teica tiem, un te beidzās viņa paklausība. Padomājiet par tiem vārdiem, ko viņi stāv tautas priekšā, un padomājiet, ko viņi tautai saka. Tādēļ, ka jūs, klausieties, nu jūs dumpinieki. Tas ir kā viņi uzrunā tautu. Mūzes un Ārons, ja? Viņš saka, klausieties, nu jūs dumpinieki. Vai lai no šīs klints mēs jums iegūstam ūdeni? Tad Mūzes pacēla roku un 2 reizes sita pa klinti ar savu spieķi un izplūda daudz ūdens un dzēra visu sapulci un tās ganāmpulki. Un kungs sacīja Mūzum un Āronam, tādēļ, ka jūs man neticējāt. Un mēs šeit domājam, tas ir par to, vai ne, kad viņš sita. Ja? Un ko vēl viņš saka? Viens grēks ir neticība, otrs grēks. Neatklājāt manu svētumu Izraēla dēliem redzot, jūs neizvedīsiet šo pulku uz zemi, ko es tiem esmu devis. Tur 2 grēki, ko Dievs norāda. Viens ir neticība, labi, mēs to varētu attiecināt uz to zizli, bet otrs, kas ir? Neatklājāt manu svētumu. Padomājiet par to. Padomājiet par to. Mūzes bija nepaklausīgs. Labi, viņš neizpildīja precīzi instrukciju, ne? Bet ko Dievs saka ar vārdiem tādēļ, ka jūs man neatklājat manu svētumu? Ko Dievs pārmet? To, ka Mūzes ir ieņēmis Dieva lomu. Mūzes tajā brīdī bija ieņēmis Dieva lomu. Viņš sauc viņus par dumpiniekiem 10. pantā. Un tad, kad tu sauc kādu par dumpinieku, tu nostājies Dieva vietā. Tu kļūsti par viņa tiesnesi. Tu sāc tiesāt otru cilvēku. Otra lieta, ko Mūzes teica, viņš teica, vai lai no šīs klints mēs jums iegūstam ūdeni. Ko viņš dara? Viņš norāda uz sevi kā uz pestītāju. Viņš vairs nenorāda uz Dievu. 2 lietas, kas ir daudz dziļākas par to ārējo darbību, kur viņš paņēma to spieķi. Mūzes kļūst par Dievu. Mūzes problēma bija, ka tā rīcība tika darīta rūgtumā. Protams, ka tu esi rūgts, kad tev atnāk visu un pasaka, zini, kas tu vadītāji esi tādu vispār? Mēs tam mirstam tevis dēļ. Protams, ka tu esi rūgts, bet vai tu drīkst rīkoties rūgtumā? Un visa tā Mūzes rīcība bija prom no Dieva un fokus uz viņu. Un kā Timotejs Kellers par šo notikumu, viņš saka, Dievs bija gatavs parādīt žēlastību, bet Mūzum tas nebija pa prātam. Un apkārtējo kritika Mūzu bija padarījusi par tādu paštaisnu, un viņš viņus gribēja īstenībā iznīcināt. Mūzes bija aizmirst žēlastību. Cik bieži mēs aizmirstam žēlastību? Un mēs ieslēdzam tādu garīgu rīcību, ja? Mēs jau paklausam Dievam, bet kas notiek mūsu sirdīs tajā brīdī? Tajā paklausībā Dievam Mūzum tur cauri spīdēja tāda nosodījums, kurā nebija ne pazemības, ne līdzjūtības īstenībā. Un ja jūs pavarat tur uz priekšu 5. Mūzes 27.14. 5. Mūzes 27.14. Es jums saku, Bībele ir interesants.
5. Mūzes 27:14. Es laikam kļūdos, bet labi. Nevariet. Man ir kļūdaini rakstvieta manos pierakstos. Nekas. Un nelieciet uz slaidēm arī tad. Skatieties, ko Dievs saka. Klausieties, šoreiz klausieties. Tas tādēļ, ka tu dumpojies pret mani cīna tuksnesī, kad sapulce bija strīdā ar mani. Tu nesvētīji mani viņu priekšā, likdams plūst ūdenim. Tas ir Dieva pārmetums Mūzum. Tu nesvētīji mani viņu priekšā. Kādā veidā? Uzņemoties man lomu, sākot tiesāt viņus. Saucot viņus par dumpiniekiem, saucot viņus par muļķiem, saucot viņus par neprašām. Uzņemoties pestītāju lomu, es zinu labāk. Tu neko nesaproti. Tu neko nesaproti. Un tāpēc Jēzus saka, tavā sirdī slēpjas slepkavība. Un tā ir garīga slepkavība. Un es domāju, tad, kad tu uz vienu saki muļķis vai nepraša vai vienalga kāds ir tavs spriedums uz otru cilvēku, tu īstumā tajā brīdī nokauj divus cilvēkus. Tu ar to vienu vārdu tu īstumā nokauj divus cilvēkus vienlaicīgi. Jo tad, kad tu saki uz kādu muļķis, tu ieņem Dieva lomu. Un tu nokauj to Dieva klātbūtni savā dzīvē. Dievs tevi nevar svētīt vairs tajā brīdī. Jo tu esi kļuvis par Dievu, tu sāki tiesāt apkārtējos. Tas otrs cilvēks, ko tu nokauj, ir tas, uz kuru tu saki. Jo padomā arī viņš ir radīts Dieva tēlā un Dieva līdzībā. Un tad, kad tu uz Dieva tēlu un Dieva līdzību saki, kas tu tāds esi? Tad, kad tu niecini otrā cilvēkā šo Dieva atspulgu, tad tu nokauj arī to. Un tad, kad tu dari šo, tu divus cilvēkus nogalini uzreiz. Vismā tu ar neapdomīgiem vārdiem var nokaut to, ko Dievs ir ielicis manī un tevī. Šo Dieva atspulgu. Desmit baušļi. Viņi ir uzrakstīti uz 2 akmens plāksnēm. Tika uzrakstīti. Mēs varētu domāt 5 un 5. Tad tā viena plāksne. Pirmie 3 baušļi, viņi ir vērsti uz Dievu. Bez tiem pirmajiem 3 baušļiem nav jēgas pārējiem baušļiem. Jo nav kādas augstākas autoritātes, kā priekšā tu esi atbildīgs, lai izpildītu pārējos. Tu vari kļūt pats selektīvs, tu vari sākt izmantot vispār tos baušļus savam labumam, savu labumu gūšanai. 4. bauslis ir tas fokusa maiņas punkts. Tas ir par sabatu, par atpūtas dienu Dieva tūmā. Par atpūtas dienu Dieva tūmā kopā ar citiem ticīgiem. To svinēja visa sapulce. Tas nebija par tevi, tas bija par draudzi. Maiņas punkts no fokusa uz Dievu pāriet fokusā uz cilvēkiem īstenībā. Viņi abi tur paliek, bet kaut kur tas skats mainās uz cilvēkiem. Tad ir 5. bauslis, joprojām uz šīs vienas plāksnes. Padomājiet par to. Un tas ir par ģimeni, par sabiedrības pamatu. Dievs saka, šādi jums būs funkcionēt kā civilizācijai caur ģimeni. Tas ir tas kodols, tāpēc godā savu tēvu un māti, tāpēc cieni viņus, tāpēc mīli viņus. Dievs saka, tā tu iemācīsies vispār cieņu. Tā tu iemācīsies jaunās derības kontekstā godāt savus vadītājus draudzē. Un galu galā Dievs saka, tā tu praktiskā veidā iemācīsies godāt mani, nevis tikai runāt par to, ka tu godā mani. Un tad ir otra plāksne. Un ir šis 6. bauslis. Un viņš sākās ar kaut ko ļoti nopietnu. Un pārējie 5 likumi ir par savstarpējām attiecībām sabiedrībā. Tas jau ir ārpus ģimenes, tas iekļauj ģimeni, bet tas ir par savstarpējām attiecībām. Un tas sākās ar neslepkavo.
tas sākās ar nopietnāko no tiem pārējiem. Tu vari melot, tu vari iekārot, tu vari pārkāpt laulību, bet slepkavība ir kaut kas ļoti, ļoti nopietns. Jo tu atņem dzīvību kādam, kas ir radīts Dieva atspulgā. Bet padomājiet par jauno derību. Kas ir bauslis, ko Dievs atļauj pret savu dēlu, Jēzu Kristu? Šis ir 6. bauslis. Jēzus Kristus tiek noslapkavots. Un tāpēc Kristus tavas domas, kas ir negatīvas pret otru cilvēku, atļaujas pielīdzināt slepkavībai. Jo viņš ir nomiris par tevi, kurš tās saka, vienlīdz daudz kā par to, par kuru tu to saki. Kristus upura priekšā mēs abi esam vienlīdz taisnoti. Kā kāds vīrs, Džordžs Herberts, viņš saka, nāve reiz bija benda, bet evaņģēlijs to padara par vienkāršu dārznieku. Jūs zinat, par ko es runāju? Kristus atklājas dārznieku veidā. Padomā, līdz evaņģēlijam nāvi tevi varēja satriekt, iznīcināt, bet šodien nāve, ko tā var izdarīt ar tevi? Ka tādu sēkliņu ielikt zemē, lai tu tur nomirtu sev un no tevis nāktu kaut kas ļoti, ļoti skaists. Un tas ir tas, ko Dievs dara caur kungu Jēzu Kristu pie mūsu dzīvēm. Āmen. Lūksim Dievu. Kungs, Jēzus, mēs nākam Tavā priekšā nožēlā un vienlaicīgi arī pateicībā. Kungs, nožēlā par to, ka mēs nedienu nespējam dzīvot kādu savās domās, nenorakstot, kungs, nenogalinot. Kungs, nožēlā ar apziņu, kungs, ka nav dienas mūsu dzīvē, kad mēs varētu teikt, manas domas ir bijušas šķīstas un skaidras. Un tajā pašā laikā, kungs, Tu mums dod prieku un pestīšanu, Jēzu. Un mēs apzināmies, kungs, ka mēs neesam perfekti, kungs, bet Tu mūs tādus dari. Un cilvēcīgi, Jēzu, mums to ir grūti saprast, bet mēs ticībā to pieņemam, Jēzu, no Tevis. Un mēs lūdzam, dod mums sirdis, kungs, kas vairāk dzīvo šajā taisnotajā stāvoklī. Kas vairāk dzīvo pestīšanas gaismā. Kungs, es lūdzu, ka mēs mazāk zinātu par Tevi, bet vairāk darītu Tevi šajā pasaulē. Kungs, es lūdzu, ka tās zināšanas par Tevi Tu pārvērti praksē. Ka mēs kā Tavi bērni, kā Tava draudze, kungs, varam atspoguļot Tevi, kungs, Kristu. Un palīdz mums sākt to ar mūsu domām, ar mūsu sirdīm. To mēs lūdzamies, kungs, Kristu, no Tavas žēlastības, Tavā vārdā. Āmen.
mieru rast un zemoties. Bez tevis, kungs, es pazūstu, vadi manu sirdī tu. Nāku, kungs, tev acīties, mieru rast un zemoties. Bez tevis, kungs, es pazūstu, vadi manu sirdī tu. Man tik ļoti tevi vajag, katru mirkli vajag. Mans aizstāvis un taisnība, Dievs, man tevi vajag. Tava žēlastība grēku ceļš, vadi tur, kur esi tu, kur esi tu. Tur esmu brīvs, es tevi svēsts, tu mani dzīvs. Man tik ļoti tevi vajag, katru mirkli vajag. Mans aizstāvis un taisnība, Dievs, man tevi vajag. Mācīt dziesmu dziedāt tev, kad kārdinājums ceļā stāj. Kad krītu, es tu mani tver, tu, Jēzu, manā cerībā. Mācīt dziesmu dziedāt tev, kad kārdinājums ceļā stāj. Kad krītu, es tu mani tver, tu, Jēzu, manā cerībā. Man tik ļoti tevi vajag, katru mirkli vajag. Mans aizstāvis un taisnība, Dievs, man tevi vajag. Mans aizstāvis un taisnība, Dievs, man tevi vajag. Draudz, apsēdieties uz mirklīti. Nedaudz nomainot tēmu, bet tomēr turpinot. Mūsu uzdevums ir kāds šajā pasaulē. Redziet, mēs, kas esam bijuši ienaidā ar Dievu, tagad esam pestīti, glābti, darīti dzīvi. Tagad, kad mums ir jaunā dzīve, mēs paklausam diviem lieliem baušļiem, kuros ir savilkti kopā viss
Man ne visa bauslība sev kopā tajos. Kā Jēzus saka Mateja 22, 37 līdz 39. Viņš saka tā, bet Jēzus tam sacīja, tev būs Dievu, savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir. Tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Tā bija atbild uz jautājumu mācītāji, kurš ir augstākais bauslis bauslībā. Tad, ko mēs darām, draudzi, kā glābti cilvēki? Mēs mīlam Dievu un mīlam savu tuvāko. Tas ir mūsu uzdevums pasaulē tagad. Piekritīsiet? Āmen? Super. Baptistiski. Nē, tas ir kārtībā. Vienkārši realitāte. Bet, ja mēs domājam tad tālāk, draudzi, vai ne? Tad daudzi no mums ir gatavi atzīt vismaz ar vārdiem, ar lūpām to, ka Dievs ir visaugstākais. Jā, mēs viņu mīlam. Ok, lai notiek. Bet citreiz mēs neizdzīvojam to praktiski. Bet mūsu uzdevums ir Dievu likt pirmajā vietā. Bet tad otrs, mēs citreiz mūsdienās mudinām, tik ļoti liekam fokusu uz sevi, mēs pat ignorējam to daļu mīli savu tuvāko. Mīli savu tuvāko. Un tagad es gribu uzdot jautājumu jums, draudzi. Dievs, ja mūs ir nolicis šeit, un Pāvila draudz konkrēti tagad Liepājā, kā gaismu. Un tāds teologs, kristīgais domātājs Džons Stots, viņš reizi teicis, ka ja ir tumsa pasaulē, kurš ir atbildīgs par to, vai tā tumsa ir tā, kas var darīt kaut ko lietas labā, vai kādam ir jāieslēdz spuldzīte. Kas var kliedēt tumsu? Gaisma kliedē tumsu. Ja? Tad mans jautājums, kā tad mēs, draudz, esam gaisma šeit pilsētā? Kas ir mūsu atbildība? Uz ko es velku ar šito visu? Tā nav otra svētruna. Mans aicinājums, draudzi, domājiet par to, kas mums tagad tuvojās. Mēs esam Liepājā, Latvijā, mums tojās vēlēšanas. Mums tojās vēlēšanas. Un kas ir vēlēšanas? Mēs pieņemam lēmumus, mēs balsojam. Kas būs tie cilvēki, kas pieņems lēmumus par Liepāju, par rajonu? Jūs kā dzīvojat Grobiņā, par visu apkārtni. Ir kādi cilvēki, kas pieņem lēmumus par to, kas ietekmē mūsu ikdienas dzīvi vienā vai citā virzienā. Pat tēma, kurai Raitis pieskarās šodien, ir kādi politikā, kuri pieņem lēmumus par labu abortiem, piemēram, dzīvības likvidēšanai, un ir kādi, kas pieņem lēmumus par dzīvību. Un ir vesels lērums ar jautājumiem, kas Dieva vārdā ir svarīgi, un mums ir dažādas partijas, mums ir dažādi politiķi, citi atbilstošāk Dieva vārdam, citi mazāk. Neviens, domāju, nav 100%. Draudzi, ja mūsu atbildība Dieva priekšā ir mīlēt savu tuvāko kā sev pašu, es domāju, būtu ļoti, ļoti greizi teikt, ka man nav daļa vēlēšanās. Būtu ļoti bezatbildīgi neinteresēties par to, kas notiek. Kristieši ir dažādi domājuši vēsturē. Citi ir teikuši, ka nevajag iesaistīties, nevajag tajā politikā līst. Un bez tam pukst, tad, kad sākās vajāšanas, kad ir grūtības, kad ir dažādi apstākļi nepatīkami. Dievs ir devis jums prātu, galvu, sirdi, rokas, kājas, spēju redzēt, kas notiek, un rīkoties tur, kur varam. Ja kaimiņam nav ūdens, mēs varam iet un padzirdīt viņu, mīlēt. Ja mēs redzam, un ja mēs ticam, ja mēs tiešām no sirds ticam Dieva vārdam, ka vislabākais, kas var būt pasaulē, ir Dieva prāts, un mēs redzam, ka lūk, rekur, piemēram, šī te partija vai šī te partija, man liekas, ka viņi bišķiņ vairāk velk uz tādiem Dieva principiem pasaulē. Vai nav mūsu atbildība meklēt, kā atbalstīt to, lai mīlētu savu kaimiņu, lai mīlētu savu tuvāko? Draudzi, es gribu mudināt domājiet par to mūsu atbildību. Un atcerieties, ir tāds
teologs, kas kādreiz bija Nīderlandē. Un viņš ir teicis, nav neviens pats kvadrātcentimetrs visā mūsu cilvēks pastāvēšanā, par kuru Kristus, kurš ir valdnieks pār visu, kur viņš neteiktu, tas ir mans. Kristus ir sūtījis mūs mācekļot pasauli. Draudze. Viens veids, kā mēs iesaistamies šajā darbā, ir balsojot, bet nevis domājot tikai par savu maciņu, par to, lai pašam ir ērtāk. Nē, mīlot savu tuvāko, iepratīm tam, ko saka Dieva vārds. Kad draudze domājiet par to, izlasiet tos 11 sarakstus, kas tad tur ir. Atveriet mājaslapu, tur viss ir smuki apkopots, pat statistikas pieejams. Jūs varat izlasīt vārdus, kas piedalās. Piedalieties, draudze, pieņemiet gudri šo lēmumu, dariet to ar atbildību. Es gribu mudināt jūs. Es šeit no priekšas tagad nesaukšu vārdus un partijas. Es domāju, jūs esat pieauguši cilvēki un ejiet un lasat un ļaujat Dievu garam jūs vadīt. Bet meklējiet Dievu principus. Meklējiet, saprotiet, domājiet. Un varam arī parunāt vēlāk, ja kāds grib. To mēs varam darīt. Bet, draudze, tagad ir pienācis laiks mūsu vēl vienam kalpošanas veidam, un tas ir mūsu labprātīgais ziedojums. Es gribu atgādināt no Dieva vārda šoreiz. Arī šoreiz no 1. laika grāmatas. Dāvids, viņš saka, un tagad mēs esam tie, kas tev pateicamies, un tie, kas slavējam tavas godības vārdu. Jo kas es esmu un kas ir mana tauta, ka mēs paši labprātīgi spētu dot tādus ziedojumus? Bet viss ir no tevis un no tavas rokas mēs tev dodam. Atceramies, ka tas viss, kas mums ir no Dieva. Un tad arī labprātīgi un priekpilni dodam, jo tas nāk no viņa. Mēs varam arī dot tālāk, mēs varam svētīt šo draudzi, lai uzturētu tās kalpošanas, lai kopīgi iestātos par kādām lietām, par notikumiem, kalpošanām, kas ir mūsu draudzē, un arī, lai būtu vieta, kur pulcēties. Tā kā atsaucamies ar mīlestību uz šo draudzi, ar mīlestību uz Dievu, ziedosim nākamās dziesmas laikā. Pateicībā nāku tava troņā priekšā, kungs, cik lieli tavi darbi, brīnums viss, ko dari tu. Pateicībā nāku tava troņā priekšā, kungs, cik lieli tavi darbi, brīnums viss, ko dari tu.
Iecēlušies, saņemsim Dieva svētību. Kungs, lai dod mieru savai tautai, Kungs, lai svētī savu tautu ar spēku. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Un brīdis ziņojumiem, un arī mums ir ļoti, ļoti īsa pilnsapulce, bet ļoti īsa. Mums viens lēmums ir, ja, pēc ziņojuma daļas. Tad Kārla. Labrīt, draudze. Tād, kā parasti, jauniešu vakari notika piekdien 7. Ja? Tad gan jau jūs jau zināt, bet es gribu vienkārši atgādināt. Tad, ja tu esi tā vecuma grupa, mēs gaidām tevi piekdien vakaros. Arī šovakar Ankurs studentu grupu, arī jauniem pieaugušiem, mums būs sadraudzība šovakar. Tāpēc mēs satiksimies te 8. Mēs gatavojamies ēdienu kopā, un tad mēs atbalstīsim Latviju kopā arī hokejā. Tāpēc, ja tu esi universitātes students vai jaunais pieaugušais, tad mēs arī tevi gaidām šovakar. Mazs atskats par to, kas notika vakardien. Vakardien bija mūsu seminārs Sieviete un vīrietis. Bijām aptuveni 60 cilvēki. Bija brīnišķīgs laiks kopā. Mums bija, diemžēl, tikai 2 lektori no 3, bet beigās tiešām sapratām, ka arī tas viss bija jau sakārtots un ieplānots, jo mums bija brīnišķīgs laiks, arī tā kā diskusiju laiks, jautājumu atbilžu laiks, un cilvēki varēja uzdot tiešām sev aktuālos jautājumus. Un līdz 5 mēs tur visi domājām un mācījāmies un jautājām. Un, manuprāt, tiešām iezīmējās tādas 2 šīs te gan vīrišķīgā puse, kurā varēja daudz mācīties un domāt, un Andars ļoti izaicināja vīriešus domāt par savu sūtību un aicinājumu un attiecībām ar Dievu. Un arī tā sievišķajā puse, kas saka, aicināja uz atbildību pret savu ķermeni sievietes, un arī vīrieši patiesībā. Tā kā tik, cik man ir sanācis runāt mazliet ar cilvēkiem, prasīt, kā patika vai kā bija, teica, ka tas ir bijis ļoti, ļoti vērtīgi, un paldies, ka mēs par šo runājam. Tā kā es ceru, ka gan Latvijā, gan Liepājā, gan mēs savā starpā arvien vairāk un brīvāk varam runāt par šīm tēmām, izaicināt viens otru, palīdzēt viens otram, un lai šīs nav tās tēmas, par kurām ir bail runāt vai kauns runāt, bet ka tas ir kaut kas, kurā mēs varam iedzest to gaismu. Paldies! Draudzes atgādinu arī par Vasarsvētku pikniku, kas notiks 8. jūnijā, uzreiz pēc tam, ka jūs 7. jūnijā būsat nobalsojuši par pašvaldību. Un tad mēs varēsim svinēt. Bet 8. jūnijā atgādinu, jā, mums ir Vasarsvētku pikniks parkā pēc dievkalpojuma. Jā. Es mudinu vēl, ja kāds vēlās pieslēgties, palīdzēt kādā veidā, droši dariet to, atcerieties ieplānoto laiku un aicināt arī savus kolēģus, savus kaimiņus droši. Tas ir atvērts pasākums, mēs svētīsim, bez maksas dosim gan ēdienu, gan aktivitātes būs dažādām vecumu grupām, un arī mums būs kādi viesi atbraukuši no citām vietām Latvijā. Tā kā dikti jauki. Būs labs pasākums, es tā ticu un ceru, bet lūdzam arī Dievu, lai Dievs dod labas laikapstākļus, lai Dievs svētī, lai viņš dod mums tādu mīlošu sirdi pret pilsētu un uz viņu, un lai arī atved īstos viesus no pilsētas. Joprojām es gribu dot iespēju, ja kādam ir sirdī papildus ziedot, ja ir sirdī vēlme un iespēja, var arī ziedot aizmugurē kastītē īpaši šim
notikumam, vasaras svētku piknikam. Bet tagad ar ziņojumiem es negribu vairāk laiku jums kavēt. Mums ir viens svarīgs notikums. Paliekam, lūdzu, sēžot. Artur, nāc priekšā. Jā, labdien! Kā iepriekš bija teikts, mums tāds viens pilnsapulces jautājums ir vēl palicis. Es aicinu, būsim vēl bišķiņ